Iekustināt, attīstīt un pateikt mīļus vārdus tiem, kas strādā nevalstiskajā sektorā. Ar šādu mērķi jau 3. reizi aizvadīta Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balvas pasniegšanas ceremonijas Sprēslīca. Ziemassvētku tēlu izspēlētā pasakā balvas saņēma 10 aktīvas biedrības, tāpat arī piešķirtas vairākas spēcbalvas. Parasti pasniedz uzņēmējiem, pasniedz tur labiem darba darītājiem, pasniedz skolotājiem. Bet nevalstiskais sektors ir bijis palicis nepamanīts. Ja? Droši vien ir moderni pasniegt balvas, un tā pirms 3 gadiem dzima tāda doma, ka mēs varētu izveidot strādājot gadu. Tas bija aktīvo iedzīvotāju fonds, kas mūs atbalstīja. Mēs 3 gadus nodarbojamies ar dažādām meistarklasēm, ar iniciatīvām, ar iedzīvotāju iesaisti dažādās vietās, pagastos. Rosīgāko biedrību godināšana bijusi biedrības Ritinētis īstenotais projekts Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē, kur 3 gadu laikā apbalvotas vairāk nekā 30 aktīvās biedrības, kas veicina nevalstiskā sektora attīstību, popularizē Ziemeļlatgali, rāda labās prakses piemērus un stiprina lokālu patriotismu. Mūsu biedrība aktivizē sievietes. Mēs 20 gadu jubileju svinēsim nākošu gadu. Dažādas nodarbības organizējam, ļaujam izapaustīt sīvītēm. Tas ir meistarklases, darbnīcas, mēs pašas braucam mocam citus, labdarības akcijas. Mūsiem ir svarīgi attīstīties un dabūt vēl jauniešus klāt savai biedrībai. Mums ļoti patīk darboties ar citiem cilvēkiem. Mēs ejam palīgā, mēs nodarbojamies ar labdarībām, mēs veidojam Ziemassvētku pasākumus un Ziemassvētku dāvanu saiņošanu. Šogad mums ir bijuši ļoti daudz dažādi pasākumi, bet pēdējais pats svarīgākais, kas mums ir ikgadējis jau kādus 4 gadus, tas ir AIDS dienas pasākums 1. decembrī, kuru mēs rīkojam tepat kultūras nama priekšā. Un satikām jauniešus un stāstījām par to, kas notiek Latvijā ar AIDS slimībām. Pasākuma simbols un balva ir Sprēslīca, vērpjumā ratiņa skaistākā un zīmīgākā daļa, kas ir katra vērpēja lepnums. Tas attiecināms arī uz nevalstisko sektoru, brīvprātīgie un aktīvie cilvēki, ar kuru ieguldījumu sabiedrībā varam lepoties. Jebkurai pašvaldībai nevalstiskais sektors ir ļoti svarīgs, jo mēs varbūt kaut ko mēģinām izzīt no padomju domāšanas, ja mums ir kaut kas pīzanokās, ja, un kas man pīzanokās, ko es varu iegūt no valsts. Izsākot ar mednieku kolektīviem, kas ir nevalstiski, kas ir pašpītīkami, beidzot arī jebkuru deju kolektīvu vai atdietoju vai šurvēju pulciņu, da jebkas kaut vai ugunsdzēsēju biedrībā. Ja, tāpēc šobrīd ir svarīgi, ka cilvēki spēj apsavienoties kopēju ideju, kopēju mērķiem un virzēties uz tiem mērķiem. Jaunieši vai paudze, kas nāks pēc mums, lai viņi sajustu, ka katra mūsu ideja, katra mūsu aktivitāte, katra mūsu doma var radīt kaut ko jaunu, interesantu un vajadzīgu tajā vietā, tajā kopienā, kurā mēs dzīvojam. Biedrības Ziemeļlatgalē ir plaši pārstāvētas, sākot ar kultūras, sociālo, politisko un reliģisko jomu, beidzot ar jauniešu, sieviešu, vecmāmiņu un ģimeņu biedrībām. Šitas pasaukums Sprēslīca ir ļoti aktivizējuši. Pagājušajā gadā mēs savā biedrībā saņēmām vadošo balvu aktīvākā nevalstiskā organizācija novadā. Esam priecīgi, ka iespēja visam biedrībām piedalīties tādā un parunāt par saviem pasaukumiem un arī aicinot un arī daudz ko toļok nodot. Turēt sirdi rokās, turēt sirdi siltu, turēt sirdi sasniedzumu, turēt sirdi ar prieku un mīlēt sevi un cilvēkus. Par muzikālo gaisotni pasākuma laikā parūpējās Santa Sāre un Girts Ripa. Sižets tapis ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Par publikācijas saturu atbild biedrība Ritinētis. Mīlestība.